Sveika, tev kādreiz ir bijis tā, ka tu gribi manifestēt labklājību, un tu pildi meditācijas, vai tu piedalies kādos kursos, lai manifestētu vairāk naudas un labklājības, un tev notiek tieši pretējais. Tev notiek kaut kāda sagrauta, kaut kas sabrūk, kaut kas nobrūk, ienākums samazinās, vai pavisam pazūd, kaut kas notiek pilnīgi pretējs. Un uztraukums un stress, protams, sāsinās un pavairojas, un tu domā, šis nestrādā, kuras esmu iekūlusies, kāpēc tā notiek, un tā tālāk, un tā tālāk. Ko es tev pirmais gribu pateikt, zini, ka tas strādā, un ka tas, kas notiek, tas noteikti notiek uz labu. Man ir pašai bijušas ļoti dažādas pieredzes, un es skatos, man tagad ir meditācija grupiņa meitenēm tieši labklājības vairošanai, un no daudzām es saņemu atsauksmes, kad ienākums ir pārsteidzoši uzlabojies, ka ir kāda atradusi darbiņu, kādai kaut kur negaidīti ienāk nauda, bet var būt arī pretēji. Man pašai šādos kursos ir bijis tā, ka man pilnīgi viss sabrūk un pilnīgi viss sajūg, jo notiek vecā noārdīšanās. Pirms tas brīnums notiek, tas labais ienāk tā nauda, vai tas ienākums vai labklājība, jebkurš dzīves līmeņa paaugstinājums ir bijis jānojauc kaut kas vecs nost un kaut kas liekas un kaut kas traucējuši. Viss jānojauc, vai arī ir jāpārskata kaut kādi uzstādījumi. Varbūt cilvēks meklē un grib darbu, kurš nav saskaņā ar viņu dvēseli, tas nav saskaņā ar potenciālu, un tas nav labākais, ko viņš var savā dzīvē darīt. Un tad viņam, protams, to ir ļoti grūti iegūt un izveikt, tad tas būtu kaut kas destruktīvs. Var sakot, tie uzstādījumi, ja ir uzstādīti uzstādījumi, kas nodara pašam pāri un ir destruktīvi, tad tie arī var neizdoties, kas ir īstenībā uz labu. Ko šādā situācijā darīt? Skatīties, kas man ir sevī jāatbrīvo, jāizstrādā, kā lai es sevi sadziedēju, sakārtoju, izstrādāju, lai notiktu tas pozitīvais brīnums, un kas man savā dzīvē ir jāpārvērtē un jāpārskata. Un tās ir tās galvenās lietas, ir vienkārši jāveic padziļināts lielāks iekšējs darbs. Un to tu noteikti vari veikt, un ko es vienmēr iesaku, tad, kad ja jūs ejiet kādās šāda veida meditācijās vai šāda veida kursos, jums ir noteikti kāds cilvēks, kurš to vada, ja? Un tad jūs vērsieties pie šī cilvēka noteikti ar jautājumiem, noteikti vērsieties pie vadītājam ar jautājumiem, jo tieši tikai viņš vislabāk un visvairāk pārzinās to kursu un nodarbības, kuras viņš vada, un viņš vislabāk jums atbildēs uz jautājumiem. Nekautrējieties, komunicējiet, runājiet, ja jūs esat manās grupās, runājiet ar mani, un jūs varat noteikti pie savu nodarbību vadītājiem un arī pie manis vērsties ar labām ziņām un labām lietām. Jebkuriem jautājumiem tas vienmēr ir ļoti forši, ļoti jauki un patīkam un padziļina un vairo katram pašam viņa izaugsmi, pieredzi un tā vērtību, ar ko viņš tur nodarbojās un iegūst. Paldies tev! Lai tev superīgi un tiekamies!